Sveicināti Jēkabpils novada iedzīvotāji. Šodien, 20. februārī, Jēkabpils novada dome pieņēma 2024. gada Jēkabpils novada budžetu. Budžets, jāsaka, bija diezgan sarežģīts šogad tieši finansiālo apstākļu dēļ. Vairākās sēdēs, tas ir 10 budžeta komisijās, tālāk finanšu komiteja, tālāk arī deputātu ražošana, tika izskatīti dažādi budžeta pieprasījumi, dažādi ieteikumi, virzīti daudz un dažādi priekšlikumi. Jāsaka, ka šogad ļoti daudz priekšlikumu tikai noraidīti, jo budžets ir jāsabalansē un ir lietas, kuras mums ir uzsāktas un ir jāpabeidz. Tāpat mums šogad ir jānodrošina pedagogiem atalgojums tādu, kāda ir noteikusi valsts. Bija spiesti nepieciešamība palielināt atalgojumu arī darbiniekiem, jo valstī minimālās algas celšana ļoti būtiski atstāja iespaidu tieši arī uz pašvaldībām. Un aizņēmumu procentu kāpums ļoti būtiski atstāja iespaidu tieši arī uz mūsu pašvaldību. Ja 22. gadā tie bija 300 000, tad 24. gada budžetā tie ir 3,5 miljoni. Tā kā ļoti būtisks kāpums. Un šie kāpumi un šīs aktivitātes, kas mums ir šogad jādara, uzliek diezgan nospietnu slogu uz šo budžetu, un tāpēc budžeta sakārtošana bija diezgan sarežģīta. Bet jāsaka liels paldies visiem deputātiem, visiem arī budžeta komisijas locekļiem, tāpat arī paldies visām nodaļām, visām pārvaldēm, visām iestādēm, kuras piedalījās budžeta veidošanā. Un es ceru, ka ar ļoti lielu atbildību arī darbosies pie budžeta izpildes. Un neskatoties uz to, ka budžeta iespējas šogad ir diezgan samazinātas, mēs esam spējuši daudzas aktivitātes atstāt iepriekšējo aktivitāšu līmenī, un arī esam atraduši iespēju ielikt attīstībā. Un, ja mēs skatāmies lielos skaitļos, tad ieņēmumu sadaļā 2024. gada budžets paredz 77,5 miljoni. Aizņēmumu sadaļā tie ir 4,380 miljoni, un budžeta atlikums uz gada sākumu bija 10,6 miljoni. Tas kopā mums dod izdevumu sadaļā 86,2 miljoni, aizņēmumu apmaksa paredzēta 5,9 miljoni gandrīz, un atlikums uz gada beigām plānot 424 000. Tas ir lielos skaitļos par pašvaldības budžetu. Ja mēs ņemam mazākus skaitļus, tad izglītībai šajā gadā ir paredzēti 32% no budžeta, kas sastāda 27,516 000. Teritorija un mājokļu apsaimniekošana ir pieaudzis, un tie ir 29%, tātad 24,7 miljoni. Bet jāsaka, ka šajā skaitlī ir iekšā arī dambja pārbūve, kas ir finansējums no Eiropas un valsts. Sociālā aizsardzība un veselība ir 11%, ir palicis aptuveni iepriekšējā gada līmenī un ir 9,426 000. Ekonomiskā darbība, tie ir mūsu aizņēmumi un mūsu darbība, ko mēs veicam attīstībā, tie ir 8,8 miljoni. Sports, kultūra, reliģija un integrācija ir 6,9 miljoni. Izpildvara ir 4% līmenī un tie ir 3,490 000. Kredītprocenti, kā jau minēju, ir 3,46 miljoni. Vides aizsardzība ir 1,1 miljons un sabiedriskā kārtība un drošība ir 746 000. Tas ir, kā sadalās mūsu budžets pa nozarēm. Un kas man ir liels prieks, kad sastādot šo budžetu, mums tomēr ir izdevies iekļaut šī gada budžetā iedzīvotāju ideju izpildi 140 000 vērtībā. Tas ir iekļauts budžetā. Tāpat mums ir izdevies iekļaut budžetā attīstību gan pilsētā, gan novadā. Un šobrīd mēs esam paredzējuši pilsētā attīstībā ieguldīt 2,831 000, tas ir lielākoties no aizņēmumiem, un lielākais tas ir ielu savešana kārtībā. Un lauku teritorijās mēs esam plānojuši ieguldīt 3,383 miljonus, un tas arī pārsvarā ir tieši ielu, ceļu sakārtošana. Tas ir ļoti
patīkami, ka mēs varējām atļauties šo summu, kas ir 5, gandrīz 6 miljoni, 6,1 miljonus ieguldīt attīstībā, jo šajos smagajos apstākļos ļoti daudzas pašvaldības vienkārši agonē un nevar šobrīd atļauties darīt neko. Jāsaka, ka priekšā mums ir diezgan nopietnas attīstības periods, kad ir pieejamas Eiropas Savienības struktūra līdzekļu naudas, bet iespēja pašvaldībām viņus adaptēt un apgūt ir ļoti ierobežotas. Tā kā tas vēl ir nākošais izaicinājums, pie kā mums būs jāstrādā. Līdz ar to budžets 2024. gadam ir sabalansēts, gan izdevumu, gan ieņēmumu, gan izdevumu pozīcijās. Mēģināsim šo budžetu realizēt, izpildīt, un priekšā mums ir diezgan nopietni uzdevumi, kas jāizpilda, lai mēs varētu sastādīt 2025. gada budžetu. Paldies visiem, dosim ziņu un skatāmies arī mūsu sociālajos tīklos, kur būs sīkāk izvērsts šis budžeta izklāstījums.